Tātad, Dievs radīja šo pasauli brīnišķīgi, viņš radīja cilvēkus, bet pirmie cilvēki sagrēkoja, un tāpēc viņi pazaudēja to stāvokli, ko viņi var iegūt kopā ar Dievu, un, bet Dievam jau tad jau bija plāns, bet bija tāds pagaidu plāns ar dzīvnieku upuriem, kā kaut kā viņi varēja izlīdzināties ar Dievu, kaut kā iegūt viņu labvēlību, bet tas nebija gana, jo tas neizmainīja viņas sirdis. Tāpēc viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu mirt pie krusta par mūsu grēkiem, lai mēs caur viņa dēlu varētu iegūt grēku piedošanu, un lai viņš caur viņu varētu dot mums jaunas sirds, jo tikai caur šo jauno sirdi mēs varam iegūt Dievu labvēlību, mēs varam mainīties iekšēji, patiesi iekšēji, un mēs varam iegūt pestīšanu caur viņa dēlu. Laikam būšu